Šodien tad ir beidzot pielikts punkts vairāk kā 30 gadus lolotai idejai par Rundāles pienotavas atzimšanu. Rundāles pienotava izveidojas vairāk nekā pirms 100 gadiem, kad vietējie piensaimnieki šeit izveidoja piensabiedrību un uzsāka savu mazo uzņēmēju darbību. Šodien Rundāles pienotava pārtapusi par simbolisku nosaukumu Rundāles avoti, kurā dzimst un attīstās uzņēmēju darbības idejas, jo šeit būs galvenā mītne visa Bauskas novada uzņēmēju darbības atbalsta centram. Šeit būs vieta, kur attīstīties mazajiem uzņēmējiem, jaunajiem uzņēmējiem, tīkloties, sadarboties gan savā starpā, gan ar pašvaldību, gan ar dažādām valsts atbalsta institūcijām. Tātad vieta, kur dzimt jaunām idejām. Un ir tiešām liels prieks, ka to mums izdevies iekārtot vēsturiskā ēkā, ja reizes, tā sakot, saglabājot arī vēstures elpu un šo vēsturisko vietu tieši blakus Rundāles pilī, kas atkal dos iespēju tieši turisma nozarei attīstīties jauniem turisma pakalpojumiem un, protams, arī popularizēt visus esošos kultūra vēsturiskos un turisma objektus Bauskas novadā. Daži ceļavārdi jaunajiem uzņēmēju darbības centram. No kaimiņiem no Rundāles pils muzeja. Rundāles pils ir kā viens no galvenajiem turisma magnētiem ne tikai Zemgalē un Bauskas novadā, bet visā Latvijā. Pērn pie mums viesojās ap 185 000 apmeklētāju. Un tagad ar prieku sagaidu šo mūsu kopdarbību ar uzņēmēju darbības centru šeit Rundāles avotos, jo tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši uz Rundāli, būs arī vieglāk uzzināt to daudzveidību un bagātību, kāda ir pieejama Bauskas novadā. Un ceru, ka viņi to izbaudīs ne tikai dienas, bet vairāku dienu garumā. Lai veicas! Rundāles avoti vienmēr ir atvērti jaunām idejām, jaunām biznesa uzrāvieniem un jauniem sadarbības modeļiem. Un pats labākais, ka te jau viss notiek, jo šodien te ir 8 lielas jaunās biznesa idejas, jaunie līdzfinansējuma saņēmēji. Jau šobrīd augšā mums rosās mājražotāji, kuri piedāvā savu produkciju, sākot no vīniem, mediem, aliem līdz visādiem gardumiem, cukādēm uz vilkšķevšķiem. Lai izdodas šeit uzņēmējiem būt jaunas idejas, atbalstus un panākumus savā darbībā.